Bērnu matrica, jeb bērnības periods, kas ilgst faktiski līdz 18 gadu vecumam, tas ir ļoti nozīmīgs katra cilvēka dzīves periods, un tas ir arī tajā pašā personības sfērā, un rezultātā mēs tātad nesam šo te mātes un tēva dzimtas apkopojumu sevī, un zinot sava bērna matricu, zinot to, kādas ir viņā ieliktas programmas no dzimtas, mēs varam pareizi audzināt savu bērnu, lai neradītu viņam šīs traumas, kuras arī mēs sevī nesam, un lai mūsu bērns vai vispār nākošās paaudzes, kas ir pēc mums, lai viņi dzīvotu veiksmīgāku un laimīgāku dzīvi. Un zinot tāpēc bērna šo te personības sfēru vecākiem, jūs zināsiet, kā pareizi viņu attīstīt, kur viņu virzīt, kādas ir iespējamās, teiksim, viņa dzīves pieredze, ko viņš var gūt, tādā negatīvā nozīmē. Un lai to mazinātu, jo tāpēc, ka mums dzimtas karma, ko mēs atstrādājam, tā loģiski lielā mērā ir negatīva. Un tātad zinot šo te bērna personības sfēras programmas, mēs varam audzināt attiecīgi bērnu, ieliekot tajā kā potenciāli, kā pozitīvo programmu. Tāpēc, mīļie vecāki, vērsieties noteikti pie ciparpsihologiem, kas jums palīdzēs un izskaidros, kā vislabāk ir virzīt savu bērnu, kādā attīstībā un kādā ceļa posmā viņu labāk palaist, lai viss viņa dzīvē izdodās veiksmīgi.